Labdien! Šodien gribu bišķi pastāstīt par mitrumērītājiem. Ir rokas mitrumērītāji, ir stacionārie mitrumērītāji un ir graudu analizatori. Un ļoti bieži klienti mums zvana un sūdzās par to, ka viņu rokas mitrumērītājs ar laboratoriju nesakrīt pat 3%. Un viņi domā, ka ir samaitājies pats aparāts. Bet, diemžēl, nav problēma aparātā. Šī gada tendence ir tāda, kad, piemēram, zirņu paraugs, viņš staigā no 14 līdz 18% mitrumu vienā paraugā. Lai iebērtu stacionārajā vai analizatorā, jums vajadzīgs ir puslitrs. Un no šī puslitra viņš izrēķinās vidējo mitrumu. Rokas instrumentā jūs berat šādu apjomu iekšā. Kā rezultātā trāpīsies kāds mitrāks vai sauksāks grauds, un šis mitrums nostaigā. Viens no variantiem, lai saprast, cik tad ir tas mitrums, ir mērīt vienu paraugu 3 līdz 4 reizes, vai iegādāties šādas dzirnaviņas, iebērt lielāku paraugu un samalt. Un tad jūs samaisat un ieberat iekšā mērītājā. Un tad jūs arī varat iegūt daudz precīzāku informāciju. Tagad mēs jums nodemonstrēsim, kādas tad ir atšķirības starp tiem aparātiem. Te mēs mitrumu izmērīsim uz stacionāro mitrumērītāju Garanmat Plus. Mitrums būs 18,6 un granulaizerim 18,8. 0,2% starpība. Tā ir ļoti maza starpība. Nu, tad skatāmies, ko tad mums teiks rokas mitrumērītājs. Izvēlamies kultūru. Un 17,3. Jā, tā kā rokas mērītājs rāda pa 1,3% mazāk. Nu, šī situācijā tas ir tiksim tā, uz rokas instrumentu nav tik liela tā starpība, bet vienalga tā ir liela. Tad mēs paprovēsim, samalsim dzirnaviņā paraugu un lielāku. Un tad arī nomērīsim un redzēsim, cik tad mums būs mitrums pēc dzirnaviņas. Tātad Artūrs paņēma dzirnaviņā, samāla šādu apjomu. Nu, mēs teiksim tā, 10 reizes lielāks nekā mēs varam dabūt iekšā mitrumērītājā. Mēs to paraugu kārtīgi samaisam, bet mēs viņu nedrīkstam arī pilnībā samalt miltos, jo tad tas paraugs īsti nebūs derīgs. Viņu vajag šādi sadrupināt. Un tad Artūrs ieliks iekšā tagad mitrumērītājā, jo te tā varbūtība, ka mēs tur dabūsim to vidējo mērījumu, ir daudz lielāka nekā, kad mēs tur tos 5 vai 6 zirņus iemetam iekšā. Un uz pupām tas ir vēl izteiktāk. Nu, tās pupas ir lielas, un te viņas bojā te to vīt, nu, vēl visādas problēmas ir. Nu, skatāmies, kas mums būs. Zirņi. 18,8. Un lūdzu. Granamāts 18,6. Granulaizers 18,8. Samaļot ar dzirnavām lielu paraugu apjomu, jūs iegūstat mitrumērītājā tieši tādu pašu rezultātu. Tā kā problēma nav aparātā, problēma ir paraugu apjomā. Jo paraugs apjoms ir lielāks, jo precīzāk mērījumu jūs iegūsiet. Tā kā skatieties paši, kā jūs varat precīzi pārbaudīt mitrumu savos graudos.